augsts godātais Latvijas Republikas ministra prezidenta kungs, ekscelences, dāmas un kungi, man novatnieki salasplieši. Kaut arī otrais pasaules karš ir beidzies jau pirms 71 gada, bet Latvija atguva kara laikā zaudēto neatkarību pirms vairāk kā 25. Tikai tagad vēsturniekiem ir bijusi iespēja radīt objektīvu stāstu par tā laika notikumiem šeit, Salaspilī. Šajā vietā, kur atradās vācu nacistu ierīkota nometne. Nometne, kurā bija ieslodzīti gan latviešu patrioti, gan padomju režīma aktīvisti, latviešu un igauņu vācu armijā iesauktie kareivji, lietuviešu militāru personas, Latgales un Baltkrievijas ciemu iedzīvotāji, pieaugušie un bērni. Nometnē tās vairāk pastāvēšanas laikā bija ieslodzīti vairāk nekā 20,000 personu. Daudzi šajā ciešanu vietā zaudēja dzīvības. Mūsu pienākums ir izstāstīt šo stāstu godīgi un atklāti, iespējami lielākam cilvēku skaitam. Karam beidzoties Latvijā vienu noziedzīgu režīmu nomainīja otrs, kuram bija vienaldzīgas gan cilvēku ciešanas, gan vēsturiskā patiesība. To interesēja absurdu ideoloģisku mērķu sasniegšana par jebkādu cenu un ar jebkādiem līdzekļiem. Tā ir skaitā gan falsificējot vēsturiskos faktus, gan arī melot. Cilvēcīga upuru piemiņa pieprasa propagandas melu saistāt ar patiesību. Tikai patiesība nāktum šo upuru piemiņu un padara to pieņemamu ikvienam, padara iespējamu kopīgu piemiņu. Esmu gandarīts par mūsu Latvijas vēsturnieku pirmo akadēmisku vispusīgo pētījumu par Salaspils nometni. Lasīsim to un izglītosim. To dienu skaudros notikumus mums atklāja akadēmisks augsts, vēsturisko faktu izklāsts un uzskaitījums. Tomēr tie vienmēr ir fakti par ļauniem, necilvēcīgiem nodarījumiem kādai ģimenei, kādam pieaugušajam, kādam bērnam. Aiz cieņas pret šiem cilvēkiem neizdomāsim to. Būsim godīgi un atklāti, un galvenais vienosimies kopīgai piemiņai. Esmu gandarīts, ka jau 2. gadu Salaspils memoriālā 8. maijā notiek nacismu sagrādes un 2. pasaules kara upuru piemiņas pasākums ar Latvijas ministru prezidentu un ārvalstu diplomātiskā korpusa pārstāvju piedalīšanos. Šie piemiņas pasākumi ir atgriezuši Salaspili Latvijas 2. pasaules kara vēstures izvērtējuma apritē. Es ļoti ceru, ka ar laiku tieši Salaspils būs tā piemiņas vieta, kur 8. maijā par kopīgu vēstures izpratni un kara upuru piemiņu varēs vienoties Latvijas cilvēki, dažādu tautību cilvēki. Šim mērķim kalpos arī jaunā memoriāla ekspozīcija, ko esam paredzējuši atklāt līdz Latvijas Republikas 100 gadai, ko svinēsim 2018. gadā. Mūsu visu svēts pienākums ir gan atcerēties, gan nepieļaut kara šausmu atkārtošanās. Mūsu lielais novadnieks, Knuts Skujnieks, cilvēks, kas pārcietis ieslodzījumu godu padomu nometnē, mūsu novadam veltīs rindas. Ik zemes pēda te ir rātām klāta un dvēseles savu zāļu saknēm sauc, to maksu neaizmirst, kas samaksā, lai mums zem saules mierā dzīvot ļauts. Mūžīgi dienīgi kara upuri. Es lūdzu mūs šodien uzrunāt Latvijas Republikas ministru prezidentu kungu Mārku Čīnsku.